Plašajā Dienvidkurzemes novadā reģistrēts ap 4000 uzņēmumu, kas darbojas dažādās nozarēs un ir būtisks novada virzītājs spēks. Lai apzinātu un godinātu Dienvidkurzemes novada uzņēmējus, kuri ar savu godprātīgo un neatlaidīgo darbu veicina uzņēmēju darbības attīstību pagastos un pilsētās, Dienvidkurzemes novada pašvaldība jau otro reizi rīkoja konkursu Uzņēmēju gada balva. Pretendentus konkursam 9 dažādās nominācijās varēja pieteikt tik viens iedzīvotājs vai juridiska persona. Šoreiz kopumā tika pieteikti 59 uzņēmēji, kuru veikumu vērtēja pašvaldības izveidota komisija. Vērtēšanu veica uzņēmēju darbības atbalstošās organizācijas. Tie bija 10 cilvēki. Altums, LIA, Liepājas rajona partnerība. Tātad visas organizācijas, kas kaut kādā veidā administrē Eiropas Savienības fondu līdzekļus, kas var sniegt atbalstu uzņēmēju darbībai. Tādā veidā mēs nonācām līdz tam, kā mēs sasniedzām šīs 9 nominācijas vai nominantus. Un vienu 10. specbalvu bija, ka mēs gribējām piešķirt kādu īpašu tādu apbalvojumu kādam uzņēmumam, kas mums iekrīt acī, ar kaut ko ļoti īpašu. Vai viņš ir kaut kas ļoti inovatīvs, vai tas ir kaut kas tāds, vai tas uzņēmējs pats ir ļoti tāds radošs, interesants. Un tāpēc tika piešķirta šī 10. papildus balva, un 3 lielākie nodokļu maksātāji, kas uzsver to, ka mūsu novadā tiešām ir arī ļoti lieli uzņēmumi. Janvāra sākumā uz svinīgu uzņēmēju gada balvas 2025 pasniegšanas ceremoniju Kazdangas kultūras namā pulcējās uzņēmēju konkursa nominanti un, protams, paši laureāti. Šeit ir tikai viena daļiņa no uzņēmējiem, jo Dienvidkurzeme ir tiešām lepna ar savu uzņēmēju darbību, un mēs par to arī pašvaldību varam tikai teikt milzīgi paldies. Jo kas ir uzņēmēju darbība? Tas ir viss mūsu valsts, mūsu novada dzinēja spēks. Man ar jums, man liekas, ir viegli runāt, jo es pats nāku no uzņēmēju darbības, un es zinu, cik grūti ir nopelnīt 1 eiro, jeb cik vajag apgrozīt eiro, lai nopelnītu 1 eiro. Un tas ir tiešām, tas nav darbs tikai 8 stundas dienā. Uzņēmējs strādā 24/7, var tiešām nozīmēt. Jo, ja arī darba rokas atslēdzās, tad galva neatslēdzās. To es varu pats teikt pēc sevis. Milzīgs paldies tiešām par jūsu radošumu, par jūsu sīkstumu, par jūsu izdomu un par to, ka jūs mūsu novada ļaudīm dodat darbiņu un, protams, arī maksājat nodokļus. Šovakar mēs godināsim uzņēmējus, kuri izcēlušies ne tikai ar sasniegumiem, bet arī ar savu attieksmi pret darbu, darbiniekiem, klientiem un vietējo kopienu. Katrs apbalvojums ir stāsts par ideju, kas kļuvusi par realitāti un par cilvēkiem, kuri tai ir noticējuši. Pirmā uzņēmēja gada balva 2025 tiek pasniegta videi draudzīgajam uzņēmumam bioloģiskajai zemnieku saimniecībai SIA Biteks no Vērgales pagasta. Es vēlētos pateikt visiem pārējiem uzņēmējiem, kad ir jādarbojas un jāveic izaugsme turpmākam nākošam 2026. gadam. Paldies! Paldies un vēlreiz sumināt! Nominācijā gada labākais darba devējs uzņēmēju gada balvu saņem viens no vadošajiem metāla būvkonstrukciju un mašīnu būves produktu ražotājiem Baltijā SIA RK Metāls no Grobiņas. Paldies pašvaldībai par novērtējumu. Noteikti būsiet pielējuši degvielu braukt tālāk uz priekšu. Tad jau arī kolēģiem citās nišās tad augstāk, tālāk un stiprāk. Paldies!
Nominācijā Gada ģimenes uzņēmums laureātu tituls un uzņēmēja gada balva 2025 SIA Tenis KPK ģimenes uzņēmumam, kas īstenojas sapni par tenisa laukumu, kur tiek rīkoti treniņi un sacensības, taču aizvien paplašinot savu piedāvājumu, sportiskās aktivitātes pieejamas jo plašam lokam. Ja pirms 2 gadiem man kāds būtu pateicis, ka mēs te ar Ārnu uz sarkanu paplāju uzrunāsim visforšākā novada iedzīvotājus, kas mūs ir atbalstījuši, kas mums ir tik daudz iedvesmu devuši, un kad mēs varam būt šeit 2 gadu laikā izdarījuši, vienkārši visiem liels paldies, kā jau meitenes teiks, mums ir apkārt vissuperīgākie cilvēki, un ka mēs jūtamies tik ļoti pieņēmēs. Paldies jums par to! Nominācijā Gada tirgotājs, mairažotājs godā cilvēkus, kuri ar savu darbu piešķir produktam īpašu vērtību. Tāds ir arī Robijs Dirnēns, kurš kopā ar sievu Mārīti saimnieko Salgožu maizes ceptuvē, piedāvājot jo plašu maizes un konditorijas izstrādājumu klāstu, ko iecienījuši pircēji daudz viet Latvijā. Paldies par šo novērtējumu. Mums kā mazam ģimenes uzņēmumam šis apbalvojums nozīmē ļoti daudz, kas dod spēku, iedvesmi, pārliecību, ka mūsu darbs ir vajadzīgs un pamanīts, ka ejam pareizajā virzienā un esam savu novadu ļaudīm nozīmīgi. Mani sauc Osvalds, mana dzīvesbiedra Ivita, un mēs esam āražotāji no Otaņķiem. Mēs ražojam stipros alkoholiskos dzērienus. Patiesībā viss sākās ar tieši iekuru sīrupu. Es piedalījos konkursā Laukiem būt, un viens no žūrijas locekļiem teica, tas sīrupiņš tā īsti varbūt, ka viens pats nebūtu tāds ejošā lieta. Ja viņš būtu drusciņa grādiņiem, tas jau būtu interesantāk. Tā mums radās ideja par tieši iekuru liķieri. Mairažotājs Osvalds Muša no Otaņķu pagasta atzīts par gada mairažotāju amatnieku. Viņš kopā ar dzīves biedri ražo 3 veidu alkoholiskos dzērienus, no kuriem viens mežonīgā datele 2024. gadā saņēmis bronzas medaļu Baltijā. Paldies, gribētu pateikt ikvienam, kurš man nominēja. Tas man ir ļoti liels, iedvesmas avots, turpināt un uzlabot to, ko jau es daru. Vēl lielu paldies ikvienam, kas iegādājās mazo mairažotāju produkciju, kas ražoties zina, ka tas ir ļoti liela svarīga pienesums. Uzņēmēju gada balvu 2025 nominācijā Gada lauksaimnieks zvejnieks saņem zvejnieku māju Oskars no Jūrmalciema, kurā saimnieko piekrastes zvejnieks Oskars Kadeģis kopā ar savu ģimeni, piedāvājot apmeklētājiem pēc sentēvu metodēm kūpinātas zivis un uz dzīvās uguns vārītu zivju zupu. Jā, tā mūsu ģimenē ir sanācis, ka ir zvejnieks, kurš čakali strādā 24/7, jo jūra ir tā darba vieta, kur nevar strādāt noteikti darba laiku no 8 līdz 5 un ar brīvdienām. Tur ir jāstrādā tad, kad ir jāstrādā. Un mēs esam pateicīgi par to, ka tas, ko mēs darām, ir cilvēkiem vajadzīgs, ka cilvēki brauc, novērtē. Un tiešām reizēm varam tikai aprīnot tās garās rindas un cilvēku pacietību, lai izstāvētu un to savu ziltiņu dabūtu. Paldies visiem! Un kā vienmēr mēs sakām, mūsu labākā motivācija ir mūsu klienti, kuri brauc un iegādājās ziltiņus. Paldies jums! Nominācijā Gada pakalpojums sniedzējs uzņēmēju Gada balvu 2025 saņem kafejnīca Lagzdiņu pankūkas no Vaiņodes, kurā saimnieko Larisa un Raitis Lagzdiņi, cepot gardas un iecienītas pankūkas, aktīvi popularizējot savu uzņēmumu un veicinot turisma attīstību Vaiņodē. Mīļš paldies! Jo mēs, kad pagājušajā gadā atvērām savu kafejnīcu, daudz teica, nebūs. Bet mēs ar vīru teicām, būs. Un tāpēc mēs vēl joprojām esam, un mēs būsim, vai ne? Jo Lagzdiņu pankūkas gatavo no sirds. Paldies jums, mīļš! Larisa, pavisam īsi. Jums noteikti ir jābūt, jo es šovasar noteikti jūs atradīšu, es vienkārši atkarīgs no kartupeļu pankūkām. Ja es varētu jums palūgt, es varētu viņus ēst dienām, nedēļām un mēnešiem vienu ātro kartupeļu pankūku recepti no jums. Starp citu, Andris Reizenbergs bija pie mums oktobrī, un viņš teica, ka viņš darīs visu iespējamo, lai būs Rīga atbraukt. Un īstenībā tas ir arī noticis,
jo būs Liepāja, būs Grobiņi brauc pie mums no Amerikas. Un tas ir tas, kas ir jābūt. Ir jābūt. Sveicam jūs. Paldies. Nominācijā Gada jaunais uzņēmums laureāta godā Sijā Bārtas alus. Tikai pavisam nesen, 2024. gadā, jaunie un uzņēmīgi Anda un Roberts Rumaki izveidoja ģimenes alus darītavu Bārtā, atdzīvinot vietējās alus darīšanas tradīcijas. Paldies radiem un draugiem, kas palīdzēja, lai vispār viss šis varētu tapt. Paldies smagākajam strādniekam, sievai Andai. Tas sākums ir izaicinājumiem pilns un smags. Un tāpēc vien paldies, ka jūs redzat un novērtējat, un tas arī dod spēku strādāt tālāk. Paldies! Spēku strādāt tālāk. Bārta sākas sveicam. Par gada turismu uzņēmumu atzīts Sijā Otto hotelu Pāvilosta spa un dizaina viesnīca, kas dibināta 2019. gadā. Sirsnīgs paldies par novērtējumu. Tas tiešām nozīmē ļoti daudz, gan manai komandai. Viesmīlību tādu, kas tiešām aizkustina viesu sirdis, tu nevari iemācīt. Par viesmīlīgu personu ir jāpiedzimst. Un man ir palaimējies savākt tādu labu saujiņu ar tādiem cilvēkiem. Un liels paldies viņiem. Un paldies arī jums. Gada turismu uzņēmums Otto. Uzņēmēju gada balvas konkursa žūrijas specbalvu par inovatīvu uzņēmumu saņem Sijā Dīson no Grobiņas. Šeit projektētie un ražotie augstas kvalitātes skaļruņu komplekti pazīstami gan Latvijā, gan Eiropā. Paldies par šo balvu. Tā noteikti mūs iedvesmo neapstāties un virzīties uz priekšu. Un patiesībā liels paldies ir jāsaka šodien mūsu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai, kas mūs atbalsta. Arī šo projektu, kuru jūs redzējāt, šo projektu mēs īstenojām kopsolī ar pašvaldības iestāžu atsaucīgajiem darbiniekiem, kas mūs atbalstīja un arī paši iesaistījās šī projekta īstenošanā. Uzņēmēju gada balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā tiek godināti un novada pašvaldības pateicības pasniegtas 3 uzņēmumiem lielākajiem iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātājiem. Tie ir Sijā Skantest, Sijā Kompaktpīt un Sijā Kurzemes gaļsaimnieks. Mēs esam 100% Latvijas uzņēmums, un kad mēs kotējamies tik augstu un tik daudz, un 30 gadus mēs spējam šeit noturēties. Paldies, protams, zemniekiem, kas 30 gadu atpakaļ noticēja mums, kad ar nulles starta kapitālu mēs varam izaugt tik augsti un ar tādiem rādītājiem. Svinīgajā ceremonijā uzņēmējiem par veiksmīgu sadarbību tiek pasniegtas arī vairākas specbalvas, gan no Sijā Altuma, gan Liepājas rajona partnerības, Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras. Svinīgā uzņēmēja gada balvas pasniegšanas ceremonija noslēdzas ar kopīgiem fotomirkļiem un balvu līdz rīta gaļiem.